tā patīk cilvēks, lai viņš ir atklāts. Ne, viņš acīs skatās, ka viņš sveicinās, viņš neskatās kaut kur tā prom. Es tā domāju, ka tas ir tāds sirsnība, vai ne? Nu, tā. Tad bija tagad visādi cilvēki. Tagad ar viens paiet garām. Man jau var, te koridorā vīrieši no rīta aiziet garām un nesaka labrīt, es stāvu pie liftas, viņi nesaka labrīt, aiziet garām. Ja tu esi pieklājīgs cilvēks, tad nav problēma to sasveicināties. Apliecina kaut kādu respektu pret otru cilvēku, kā tu respektē viņu, kā tu viņu uztver, kā tu viņu uztver kā draugu sev, kā pazīstamu cilvēku, un tas arī apliecina to, ka es gatavs tevi kontaktu uzturēt, un ka viss kārtībā, jā. Lūdzu! Labdien! Labdien! Mani sauc Kaspars. Mani Lidija. Prieks iepazīties. Paldies! Priecīgi, nu, lūdzu, vari apsēsties kā kur, jā? Nu, un kā tev tas sports tādā iepatikās? Sports man iepatikās jau pirms 8, 9 gadiem. Tas tā kā pirmā mīlestība, viss. Nu, tas ir slidošana, skrituļslidošana, tas jau ir tā kā dzīvesveids, un ar to saistās gan visi notikumi, pasākumi, slidošana, satiks savus draugus, nu, un viņam nesaka vienkārši čau, hei, ir citu veidu rokspiediens, ar ko mēs atšķiramies no citiem. Mēs varam pamēģināt izstiept roku, vienkārši tā, nevis tā atbrīvojam, bet tā vienkārši noliekam, tā taisnu roku un uzcitām, bet to plaukstā mierīgāk, jo, ja cilvēks, piemēram, sasveicinās tā baigi, tā stīvi, nu tas jau arī liecina pēc tā, ja tu vienkārši sasveicinies tāda pļērurīga vai tāda cieta roka, vai tu saspied, tas jau, bet vienkārši vai tā, šitā? Jā, šitā, un pēc tam saliek kulakā un uzsit šitā. Un pamēģinam vēlreiz tā, šitā un šitā, Tas ir interesanti. Nu tā, kulaks ir ļoti labs, un pēc plauksta tā, un tā. Galvenais arī saskatīties, un tad vispār ideāli. Acīs jāskatās. Nu jā, nu pilnīgi, jo tas tā kā iegājies, un tā, čau, kā iet. Es savām dziedātājām, tam no rītiem nākam, tam mēs esam iesākuši to hei, hei. Mēs nesakam čau, bet hei, hei, un mēs dziedājam to dziesmu. Mēs arī cenšamies atšķirties. Tā, hei, hei, tas lai nebūtu tas čau, čau, tas tā jau apnicis. Es savām meitenēm iemācīšu lejā dziedātājiem, kas nāk iekšā. Vai es nebūs nekāds čau, nekas? Jūs jau jaunībā arī noteikti bija savs veids, kā sasveicinājāties. Nē, mums nekas jau nebija, toreiz jau nebija tā, kā. Toreiz bija vienkārši. Vienkārši, tā, labdien, teica čau vai labdien? Ne, čau, tas čau jau tikai tagad iesākās. Vienkārši toreiz labdien, tāds čau nebija. Kur jums viņš ir, tas klubs? Nē, nu klubs tas nav, bet tas ir lielākais iekštelpas skateparks Baltijas valstīs. Varbūt pat lielākā mērogā. Ja mācēsies šajā sasveicināties, tad viss būs savējie. Varbūt rītā būs, ja tikai mājās. Jā. Otrā rītā tikai? Ja, varbūt, es jau nezinu. Vai! Ko tu dari? Ko? Tu nāc pie maniem tūlīt un paņem Zoju līdzi, bet tikai ātri. Ja? Atnāciet tūlīt abas. Nu, nāk iekšā, nāk. Nu, nekas, mūks puisis bija. Un viņš ir sportists. Viņš man iemācīja, kā vajag sasveicināties, kā viņi sasveicinās. Un es teicu, es mācīšu jūs tagad. Tagad izstiep roku.
Šitā, nē, tā, nu nobrauc. Tā, Nu tie un jaunieši, tā dara Tie- tajā filmā. tie, viņš, nu, lā, un tā. Nu, labdien! Labdien, Nu, kur tā brauksim? Abi divi. Es jau zinu, kur brauc, bet kas pie tevis atbrauc? Pie maniem bija smuks puisis, Kaspars. Viņš man iemācījis labi sasveicināties. Ja? Kā viņi sasveicinās. Es domāju, ka Vo, es protu. dod roku, izstiep roku, vat taisni. Vat viņi šitā sasveicinās. Nē, nespiecieten. Viņi tāpat šitā, tikai šitā. Ot, šitā. tā, un... Tā. O, pamēģini vēl. Un es parādīšu, kā jūrnieks veicinās. Nu, kā tā? Nezini? Nē, Aha, do kraba. Nē, ot šitā. Šitā? Nu, un ar nagiem tā kārtīgi jā. šitā. Ot tā kā es tur, ot tā kā es. Vo. Tas ir krabs. Krabis, jā. Nu, jūras Tu krabs. padomā. Es ar visiem esmu sadzīvojis, ir darbā, ir mājās, ir visu, man visur bijuši. Ir kolektīvos, man visi tādi. Mīļi visi bijuši, un kā savējie. Tā es tagad ar visiem, es tā katru rītu, kad mēs iet uz, satiekamies arī tepat zālē vai kur, vai koridorā, mēs tā apņemamies viens otru tā, nu tā mēs, kas saka, tāda sirsnība, ka tevi ir savējie. Nu, labdien! Nu, es attācu pastīties, kā tu te uzvedies. Tad šis ir moceparks, kur es trenējos, Te, jā? braukājos, jā. Aha. Un te notiek sacensības. Šitie, un jums nāk skatīties arī? Jā, pilns ar cilvēkiem. Pilns ar 400 cilvēkiem. Un kā te jūs varat sacensības. braukt, ja cilvēki skatās? Kur Nu, te viņi viņi sēž? gar malām, un te gar pa malām. konstrukcijām lēkājām Šitie, un jā, un braukājām. skatās, jā? Jā, Nu, un te trenējamies un gandrīz katru dienu, jā. Nu, un šeit apsoļā skateparka daļa, kur būs cits jauns konstrukcijas un būs vēl lielāks skateparks. Šie mani draugi. Labdien! Nu, Nu, protams. Treneris samācījis. Domāju, ka tas bija tiešām interesanti pieredze. Biju pansionātā, tādā vietā, kur es nekad vēl nebiju bijis. Redzēju, kā cilvēki tur dzīvo un prieks, ka arī tāda vecuma cilvēks arī attiecās pret tādām jaunām, ekstrēmām lietām pilnīgi pozitīvi un uztver to kā mūsdienā normālu lietu un vēl iemācās sasveicināties, kā mēs vispār ideāli. Ir bijuši vairāk gadījumu, kad veci cilvēki patiešām, kad mēs braukājamies kaut kur kliedz virsū, saka sauks policiju un tā, tad, zūd tā pārliecība, ka tie vecie cilvēki tomēr uztver mūs kā, pozitīvs jaunieši, nevis, ka mēs demolējam kaut ko, bet, protams, tā ir tā forši apzināties, ka tomēr ir kāds cilvēks, kas uztver mūs pilnīgi pozitīvi. malači, Patiešām, tas ir stingrs man- pamats šajā malači, skateparkā. Tu varētu man pamācīt. Oi, kāpēc ne? Nē, Re, neko. ka šitie abi treneri Šitie ir treneri, jā? Jā. Un tu negribi man mācīt? Es jau mierīgi, ka es līdz vēl viens jāsameklē. Nav, jā? Nē, uz riteni, uz slidām jau es aizmirsu jau, bet uz riteni es jau varētu.